Nu, ko, draugi, turpinām mūsu Eirokausa ceļojumu. Šoreiz LNK stadionā, bet nespēlē RFS, spēlē Daugavpils pret Albānijas klubu. Ļoti veiksmīga spēle Albānijā. 1-0 uzvarēja, un tāds ir vai nu jānotur ničiņi, vai jāiesit kāds gols priekam. Tā kā Daugavpils, kas piedalās pirmoreiz Eirokausos, un ir ļoti forši, tāpēc arī pieteicos palīgā, ka var pafačēt, pafilmēt, paveidot kaut kādu saturu, un man to atļauj. Tā kā liels prieks, paldies arī Daugavpilī. Tā kā skatīsim, bet tā kā es šodien strādāju, tad arī būs noteikti mazāk kaut kādas sarunas, vairāk bilžu. Nu, ko, Arkādija, esam ieradušies stadionā. Kāds ir tavs sajūtas, kāds ekspektācijas? Esmu vīlies, jo esmu pat pirmajā 200 cilvēku pulkā, kur ir ieradušies stadionā. Daugavpils autobusu ātrāk par mani, lai gan pusotru stundu līdz spēlei ar tādu labu rezervītu atbrauc. Bet, nu, forši, ka vismaz nelīst un negāšu pagaidām. Pirmā spēle smaga, bet veiksmīga. Kā būs šeit? Jā, veiksmi tiešām. Tur klāt ir stāvējusi visos aspektos. Albāņi cer, ka viņiem tā veiksma atgriezīsies. Es kaut kā grūti. Man nav tādas pārliecības, kā bija, piemēram, pirms pirmā mača. Man likās, ka Daugavpils kaut kā uz pārsteigumu momentu šos pretiniekus pārsteigs. Tos ir izdevās, jā, bet šodien grūti. Varbūt tieši labi, tur iemidzinājām un šodien rādīs īsto. Nu, vienkārši mēs viņus arī motivējām ar to rezultātu, kas bija tajā mačā. Bet kurā gadījumā prieks par to, ka Daugavpils debitē, ka daudz savai audzēkņu, ļoti garš Eirokausa pieteikums ar 30 plus uzvārdiem, kas tam līdzīgs tomēr negadās. Ņemot vērā, ka Daugavpils šis nav mājas stadions, un, protams, ka vienīgā komanda, pret ko viņam šeit sanāk, ir spēlēt RFS. Kā izskatās? Nu, māk viņi spēlēt šeit stadionā? Īstenībā pagājušajā gadā viņi mācīja vasarā kausā nospēlēt pret RFS diezgan labi. 1-0 bija varībā, otrajā pusē tikai ielaida pēc vārdsarga grupas kļūdas. Tā kā šo to viņi ir parādījuši šajā stadionā. Vispār liels prieks redzēt vairāk autobusu. 4 laikam no Daugavpils, ļoti daudz bērni. Bišķiņ ten ir 5 autobusi, man pat saka, tā kā ļoti zolīdi un mēģinās izdarīt visu, lai būtu kā mājās. Kur es pieļauju, ka ir vēl viens autobus atbrauc ar mazliet lielākiem cilvēkiem. Bet jā, tā kā nav slikti Daugavpils, nav slikti. Pirmkārt, kādas sajūtas Daugavpils Eirokausos otrā spēle, tagad kādas iekšējas sajūtas? Otrā spēle, jā, vēsturiskā, gaidām emocijas, gaidām daudz vārtus tikai no mūsu puses. Gaidām, kā komanda ies tālāk, kā atbrauksim vēlreiz uz Rīgu. Diemžēl pagaidām uz Rīgu, bet merkējot uz tuvāko nākotni, varbūt arī kādreiz uz Daugavpilī. Bet gaidām no puišiem pašatdevi. Tā kā ceram, ka šodien būs skaista spēle. Šodien Daugavpilī neviens netrenējās, visi bērni ir atvest uz Rīgu. Šodien viss liegums trenēties, braukt tikai un vienīgi uz Rīgu. Jā, uzzināsim, ka kāds šodien trenējās un neatbrauc uz šejieni, visu uz redzēšanos. Rīt krosiņu jāskrien. Un krosiņu, un lai meklē citu skolu. Kā pašiem, kā jauniešiem? Jaunieši saprot, cik liels notikums tas ir vai ne vēl? Es uzskatu, ka jā, viņi jau saprot. Viņi visu jau redz. Informācijas ir diezgan daudz. Spēle ir ļoti nopietna. Ļoti tādā pozitīvā ažiotāža. Tā kā viņi gatavojas, un Daugavpils Ultras arī atbrauca. Tā kā šodien būsim skaļi, atbalstīsim noteikti mūsējos. Ja es pareizi atceros, arī tev ir sanācis uzspēlēt futbolu. Tad jautājums ir, kas šodien Daugavpilī ir jādara laukumā, lai uzvarētu? Tāpatās kā jūs ar autobusu ir tur, vai jāmēģina tomēr spēlēt futbolu? Nē, jāmēģina. Ar viņiem var spēlēt. Iepriekšējā spēle parādīja, ka futbola pamats ir viens moments, viens sitiens, viens gols un uzvarā. Tas arī ir visi mūsējie puiši to prot darīt, viņi māk to darīt. Un viņi grib iet tālāk, es zinu, ka viņi ļoti grib. Vairākiem tās ir Eirokausa debijā. 13 cilvēki debitēja. Es uzskatu, ka tas nav maz, jā, tāpēc izredzes ir ļoti lielas un tādas iespējas ir jāizmanto. Super, to arī novēlamies. Jā, paldies. Nu ko, Gaspar, visus šos gadus mēs tev tur kaitinam PPK šķietā visu un beidzot Eirokausa veiksmīgi spēle Albānijā. Kādu to komentāru varbūt par turieni? Kāpēc neaizbrauc? Par turieni? 77 eiro vinnēja. To mēs redzējām, jā, no 10 eiro. Praktiski, kam vienīgais uzliku uz Daugavpili. Koeficients 7,7 bija.
Šodien arī sveicis kaut kādu investīciju? Nē, šodien nē, diemžēl pret Levadiju bija uzlicis 50 eiro. Uz Levadiju visvairāk negribu likt. Super. Kāds pašam iekšēji sajūtas, kad tie ir Eirokausi, kad ir labas izredzes pēc tās pirmās spēles? Nē, zini kā, Eirokausi ir forši, bet ja viņi būtu Daugavpilī, būtu vēl foršāk. Izbraukums pie mammas, tas nav tas. Tas nav tas, jā. Jā, celtniekā būtu īsti Eirokausi, bet, čau, Daugavpils dome. Gaidīsim. Kas šeit jādara, lai uzvarētu? Mēs redzēsim vēl vienu autobusu. Mēs redzējām jau 6 autobusu no Daugavpils ir atraduši cilvēks, vai arī stadionā mēs redzēsim? Nē, šeit autobusu daudz, bet es ceru, ka tur nebūs autobusu. Spēlēsim futbolu. Ja uzliksim autobusu, būs, manuprāt, ļoti grūti. Maziņu, mikriņu jāuzliek, Mikriņu, jā. Jā, bet vajag kaut kam iesist vienu. Kurš to izdarīs? Kurš spēlētājs, kurš spēlētājs tāds key spēlētājs, ko tu uzskati, kuram tu novēli šodien parādīt? Nē, Kukurs jau visu izdarīja. Kas tur varētu būt? Īstenībā Līzanovu mēs gribēju, bet Līzanovs jau savu golu sezonas vienīgo iesita, lai nebūtu Viktorija komandā jāspēlē Daugavpils čempionātā. Kas mums varētu iesist šobrīd? Ja Fofanu izvaidīs, viņam novēlu golu. Viņš ir tāds mazais neveiksminieks pagaidām. Super, lai izdodas. Stāst, kā gāja Albānijā? Ļoti labi gāja, uzvarējām. Tas pats galvenais. Tas 5 soliņus jums speciāli pieskrūvēja? Ja viņi nebija pat pieskrūvēja? Nē, precizitāte. Viņus uzlika, bet nepieskrūvēja. Bet jūs viņus neizmantojāt, ja? Pa lielam izmantojām pirms spēles vienkārši pasēdēt, un kad spēle sākās, tad mēs nemaz neapsēdāmies. Kā valsts, kā vieta? Visticamāk neatgriezīšos. Tiešām. Elbasanī pilsētā vienkārši ir rūpnieciskā zona, tāda sajūta, ka cilvēki vienkārši garāžās dzīvo. Bet, pa lielam cenas tādas pašas kā Latvijā. Nebija nekādas agresijas, nekas tāds? Nē. Tur ļoti maz bija viņu vietējo fanu, un pat bija tādi, kas no Škodras bija atbraukuši, tur bija aktīvie, kuri 30-40. Ieejot tur arēnas zonā, mēs viņus redzējām, bet paskatījāmies viens uz otru, tur kaut ko ar roku pamāja, un visu viņa aliņu sēdēja dzēra. Bet nebija. Pēc spēles bija kaut kādi Elbasanī fani vietējā klubā, kuri teica, malači, viss kārtībā. Jā. Un vēl izejot no arēnas vēl 3 latviešus satikām, kuri Daugavpils. Līdz kādai 80 minūtei mugur bija slapja, jā? Es teiktu, ka vairāk, man liekas, Bārda nosirmoja un Matis Irmāki palika. Neteikšu, kad varbūt nosvīdis, bet nervi vairāk tiešām. Kāds sajūta bija, kad iesit? Tu varēji nocēt? Neticam, vienkārši tas arī sitiens vienkārši bija tāds, kad izskatījās, ka lido pāri, bet fantastika, tādu iesist vienkārši. Aizmigt varēja pēc tam? Mēs kādu laiciņu negājām. Pēc pāris saliņiem jau varēja. Kā maliņi, kā ne. Super. Kas šodien, ko tu sagaidi šodien? Un kāds tavs sajūtas, kad spēle tomēr ir Rīgā? Kas ir diezgan pašsaprotami, ņemot vērā, ka mums nav tādas normālas mājas. Kā par to jūties? Būs smagi tāpatās. Smagi, protams, tāpēc, ka ikdienā trenējas uz mākslīgā un spēlē pārsvarā arī. Protams, ir kaut kādas arī. Labi, tagad ir vieglāk, ka Latvijā arī daudz klubi spēlē, gan visi spēlē uz, visi atskaitot Daugavpili spēlē uz Zālāja. Būs, protams, vieglāk šeit arī labāk Zālājs, bet šeit arī ir jautājums. Tiešām šis te Vlaznī, viņi ir kvalitīvāka komanda, var redzēt. Un es domāju, ka viņi, protams, šeit ir ļoti labs Zālājs, bet tas Zālājs arī viņiem par labu var nospēlēt, jo kvalitīvāks viņam varbūt vienkāršāk būs bumba apstrādāt, bet tur bija tiešām tāds kā laukums bija tāds kā mazliet kā purvs. Kaut gan viņi teica, ka tas ir top laukums, bet realitātē tur bija tāds kā Zālājs, bet viņš kā purvs bija. Tici, ka šajā noturēsim rezultātu? Jā, tas, protams. Kurš ticēs, ja ne mēs? Protams, ir žēl, ka daudz izlidoja un nebūs to Latvijas reitinga punktu, bet cerēsim, ka Daugavpils uztaisīs brīnumu un būs viss kārtībā. Varēsim priecāties. Tikko uzzināju interesantu faktu. Izrādās, mums 2. augustā ir 25 gadu jubileja un spēlē Daugavpili. Ja Daugavpils šodien uzvar un spēlē tālāk, tad viņiem ir izbraukums 31. un 2. augustā nevar notikt spēle, kas ir diezgan lielā dirsā, jo mēs runājam mākslinieks, cilvēks, vispārējo. Bet tā varās novēl Daugavpilī uzvarēt, bet tas ļoti sarežģīti man dzīvi. Un rekur mums nāk 2 speciālisti, to tās nointervēsim.
Viņš jau bija nesen, tu pastāst. Nu, Ko tur pastāst kaut ko bezmaksas, kas tavā Patreonā? Kādas saldumiņi, karstumiņi, pīrādziņi? Par Daugavpili vai par ko? Par visu. Nu, no Daugavpils daudz autobusi, bet tu jau te tusē, to jau tu redzēji. Albāņi sūdzās par to, kā pirmajā spēlē viņus šausmīgi notiesāja. Tad viņi cer, ka šodien būs līdzvērtīgāka tiesāšana. Tad Albāņi sūdzējās, ka arī veiksmes viņam trūcis. Tad viņi cer, ka 2 spēles pēc kārtas Daugavpilī tāda haļava nevar būt. Nu, tā kā daudz čīkstēšanas, bet skaidrs, ka viņi ir favorīti un mums būs daudz jāizstāvs. Domā, arī laukumā parkos autobusu kādu, kurš atbrauc no Daugavpils? Varētu, jā, 2 vajadzētu, es domāju, lai izturētu to Albāņu spiedienu. Tamas parkojās tieši aizmugurē. Super, kādas tavas ekspektācijas par šīs dienas spēli? Godīgās vai optimistiskās? Optimistiskā laikam, ka mēs sēdēsim aizsardzībā un iestīsim pretuzbrukumā un būs vēl viena uzvara. Ok. Un otra? Tie neizšķirts? Nē, loģiski, ka Albāņi ir uz papīra stiprāki. Mājās viņiem, kā minimums bija neizšķirts jābūt. Bet, es teiktu, ka neizšķirts vai -1 tas arī nebūtu. Un, pirmkārt, vispār nereāli arī neslikti. Tā kā, es pat neesmu... Bet -1 nav iespējams. Jo -1 nepietiek. -1 ir iespējams, pēc tam ir pendels, bet īstenībā, ja tā padomāju, es vispār nebiju aizdomājies, es par baigi neticu, ka Albāņi var dabūt +2, tā kā, sliktākajā gadījumā vēl viens pendels varam šovakar sagaidīt, bet es labāk par pamatlaiku uzvaru vai nešķiru. Interesants fakts, kas tur notiek, ko neielaid tikko stadionā? Tamas, kādēļ, es nezinu. Pārāk bieži Daugavpilī ir. Tamas 5 minūtes ar savu renču stāvēja pie ieejas, stāstīja, kas viņš ir, kur viņš ir. Un vēl aizvien pie atvērta loga runājas ar apsargiem, bet apsargs lūdzu pabraukt malā, ka Tamas kungs pagaidām netiks ielaists. Šis pārāk sarežģīts joks, bet Daugavpilī atcerējās par mūža diskvalifikāciju no Latvijas futbola. Galvenais jautājums, kā jūties tu, jo kur Daugavpils fani dzied, kad tu beidzot esi pareizā cepurē? Jā. Jā. Ir, jā? Ir īstā. Ir īstā. Un kāds tev sajūta, brāč, ka pirmo spēli, normāli patašī? Jā, šodien būs, cerams, vieglāk viņam. Cerams uz 0, bet vieglāk. Kādas tev sajūtas, ņemot vērā, ka tu arī esi spēlējis futbolu un tu saproti to nozīmi, to visu? Es nesaprotu taču, tajā līmenī, kur es spēlēju. Nē, bet idejas tu zini, ka augstāk ir grūti šobrīd, tieši tā no Latvijas kluba. Droši vien viņi ir tuvu maksimumam, ja ne... es gribētu domāt, lai viņi mūs pārliecina, ka viņi nav tuvu maksimumam. Bet pēc spēles vērojot, droši vien ir tuvu maksimumam, bet no cīņas par, man liekas, saliedētības viedokļu to daudz ir izdarīt izslēgšanas spēlēs konkrēti. Man liekas, ja tu saņemies to vienu spēli, tu vari izdarīt vairāk nekā iespējams ikdienā līgā. Pēc Albānijas spēles zvanīja brālim? Nē, man, ja godīgi, mums savā starpā tā viens otru cenšamies netraucēt. Tas pagaidu parasti, kad paiet diena, varbūt tās tad mēs tā parunājam. Kas bija pirmie vēl, ko tu viņam teici? Malacis apsveic kosmosu izcili uz 0, debija Eirokausās. Protams, ka visai ģimenei, visiem mums arī milzīgs prieks. Ko paskatījāties, kāda ģimenes lokā vai? Nē. Es stāvēju viens pie televizora ļoti tuvu un ārdījos. Un mēģināju palīdzēt atcīt mums, jā? Vairāk vai mazāk, jā. Bet šodien pa 0 un pa 0. Ja beigsies 0-0, hei, ņemam, braucam tālāk, vienalga. Super. Ko, draugi, cilvēki jau iesildās, drīz notiksies visā. Prieks redzēt Miņinu. Miņins izskatās, ka pamats sastāvā un viņam arī novēl kādu 1, 2, varbūt 3 goliņus. Zin kā, atgriezies mājās, draugs ir rekurs smaidīgs, viņš ignorēs man. Ko, draugi, puses sadalīts. Cilvēki nav tā, ka baigi daudz. Un spēle to var sākties. Spēle sākās. Es atvainojos par neveiksmīgo anglu, bet nav variantu. Ko, pagaidām es pat teiktu tīri labi. Daugavpilī bija pāris momenti, kad laika turējās pie Daugavpils vārtiem bumtāts arī, bet bija tādas 2 labas iespējas arī Daugavpilī no stūra. Izvilka pretinieku vārds ar stikā nav tik traki. 5 minūtes nospēlēts, vēl diezgan daudz jāspēlē. Ko, 21. minūtē Albāņu klubs iesi, draugi. Diemžēl, tas 2. Un kuram 27. Es domāju, šeit tas ir Lizanovs. Man tāda laba bilde būs.
Viņš staipījās gols. Nav teicis, ka viņš kaut ko mainīt, bet pilds pulka. Ko, 32. minūte? Tas būs moments Daugavpilī, jācer, ka iestīs. Bet spēle šobrīd ir bišķi vairāk atkal tai pusē. Tas ir slikti, bet es ticu, ir jāiesit. Ir laicīgi jānokārto uz ģērbtuvēm, lai mazāk tas izbīles. Viņam ir jāieskrien un jāiesit vienkārši. Viņam piespēd maiņu, laikam, albāņiem izskatās, piespēd maiņu. Skatīsimies, būs, nebūs. Numurs nāksies spēlētājiem maiņā, Lopmas spēlētājs, kur 25, Sako. Un iesit viņu. Es tak teicu. Es teicu, vēl. Mēs sagaidījām 1-1. Nu, ko vēl viena situācija? Dubultnēzi no metriem. 30 varētu būt. Miņins un 27. uz sitiem. Nu, varbūt tās 2-1. Viņa numuma. Viņa centra. Kas notiek, draugi? Ļoti labi. Bet jā, jūs nepārprāt, Miņins neiesit, viņš tikai uzceļ. 2-1 Daugavpils vadībā. Jā, 36. minūte. Daugavpils ir vadībā. 2 spēļu summā 3-1. Crazy. Duli. Tāds galvenais ir. Es domāju, ka jaunais jau jāspēl mierīgi par jāiet priekš. Ir jācīnās. Es domāju, uz ģērbtuvēm dabūt varbūt vēl vienu. Vismaz jānotur. Ģērbtuvēm jānotur. Nu ko, 45. minūtē, diemžēl, iesit. Albāņi iesit. 2-2. Tāpēc mums tas dara. Un jācer, ka sajies. Žēl gan uz ģērbtuvēm, ka tāds sudiņš ielido. Nezinu, cik ir kompensācijas laiks, bet pilnīgi liek, nevajadzēja. Pirmais puslaiks beidzās, 2-2, diemžēl. It kā dara tas pagaidām. Čēļ dodas uz ģērbtuvēm, bet par uz ģērbtuvēm tā neforši iet ar goliņu. Kur jāiet, tur jāiet. Iesim, centīsimies kādu parunāties, bet pagaidām es teiktu labi spēle. Var iesist. Gribētos gan mazāk savos vārtos dabūt mums. Magien, ko tu šodien? Man šeit RFS nespēlē. Atbalstam Latvijas klubus Eiropas kausos, mierīgi paskatoties no malas, pasatoties arī dažus savu zināms spēlētājs, tā kā tā. Savu zināms, ja tādi jau tev ir, jā? Protams, ka ir, un vislīgā mēs daudz pazīstam. Skaidrs, kā tev līdz šim spēle īstenībā tīri sakarīgi? Es gribētu teikt, esmu ļoti pārsteigts, un tā Miņina piespēle vispār bija konfekta. Tā kā es domāju, ka visas iespējas pasīsimies, būs grūti. Es domāju, ka Albāņi tā spiedīs, ka sen nebūsim redzējuši šāds spiedienu, bet cerams, ka Daugavpils noturēsies. Vai šeit dar vietā joks par to, ka noteikti Miņins labāk spēlēja ir beidzot pie ģimenes? Labi, man jociņi nepatīk, es par futbolu. Kas notiek? Labi, noteikti pagaidām. Tas pēdējais gols nebija vajadzīgs. Bet patīkam pārsteigts bija. Es domāju, ka Daugavpils šodien ņems priekšā, bet nē. Tas ir tāpatās, kā jūs domājat, ka jūs Daugavpils ņemsiet priekšā? Nē, es domāju, ka viņi mūs ņems priekšā pamatīgāk. Tu gaidīji pat otrādi, jā? Es ļoti ceru, ka vienīgā vilšanās būs Auda šogad. Kādā ziņā tu visiem grupu turnīru novēli? Nē, es novēlu pirmo kārtu pārvarēt. Auda to nezdarīt. Ja Daugavpils sanāks, tad labi, par Daugavpili ir žēl Audu. Tribīnēs arī redzams... 3 fani viņu. Galvenie, jā. Un
Pagastvecis arī, Daugavpils pagastvecis arī ir, jā, modes skati augšā notiek kaut kādu. Un aiziet pie viņiem tajā pusē, super trīs, tie viņi fani aktīvi, kas stāv, ja. Viņiem sava ālus telts ar plašu izvēli, un viņi tur neiet laikam, bet... Nopietni, jā? Jā, čalis strādā stāv teltī un gaida, ka viņi atnāks. Bez maksas? Nē, nu, par maksu. Nē, nu, mēs tā maziņas gaidīja. Kā tev fanu sauklis, kurš nav latviešu valodā? Nu, es jau pieredzis, Levadī bija, es jau pieredzi tagad. Un ko, 53. minūte sākās, nu spēlē. Es domāju, atnākt līdz jauniešiem. Jāapskatās, kā viņiem ten klājās šajā galā. Bet, nu, pretējā tribīna diezgan pilna, ņemot vērā, ka Daugavpils mājas spēles aizved Daugavpilī normāli. Nu, fani ir īstenībā tīri skaļi. Prieks redzēt, ir, kā fanot, kā ir atbraukuši ultras. Tā kā, jā. Spēle pagaidām zemām pusēm, tā kā nav nekas wow, bet 2-2 dara. Kaut ko šī tāda es pirmoreiz redzu cīņas laikā, 92. kontaktlēts izkrit. Un viņš iet malā, lai varētu kontaktlīdz sajaukt. Wow! Kaut kas tāds neredzēts. Viņš no zemes pacēla, notīrīja, tagad viņam tur telefonā kameru, viņš skatās un liek iekšā. Pirmoreiz kaut ko tādu redz, bet nu, normāli. Gomiņins labi uzsit. Varēja arī sajiet. Bet, nu, nezinu, kādu minūti. Nu ko, iesita trešos. Tas nozīmē to, ka Daugavpilī ir jāiesit gols. 2 spēļu summā, 3-3. Lieki, pilnīgi lieki. Nu, un albāņi priecājās 4-2. Fani, tur viņiem tas 2 vipiņi, pietur ārdās, spēlētāji ārdās, un tagad jau Daugavpils ir iedzinējos. Šobrīd vajag golu, jo 2 spēļu summā ir 3 Daugavpilī, 4 Albānijas komandai. Tā jāsamās, izmēs cik laiks balts, bet maz dabūt. Tik apskaties flashscore 88. minūte. Nu ko, rīt kaut kāds pēdējās 3-4 kombinācijas minūtes, Daugavpilī ir jāies. Cerēsim. Nevar nostipulēt šim pusē. Pēdējā minūte draug. Ieskaitīs, es neticu. Ieskaitīs, nu nevar būt. Nevar būt. Igor. Viņu iestūm vārds jau. Ne jau ieskaita. Neieskaitiet laiku. Es nesaprotu, es reāli nesaprotu. Man šķiet, ka neieskaitīt nevajadzētu. Kā 10. Jā, 10. Bet davai. Man tāds viņa nav vērtiem izspēles, tā kā slikti. Un spēle ir beigusies. Kopējais rezultāts 4-3. Un vēl viens Latvijas klubs ir ārpus Eirokausiem. Diemžēl. Nu ko, jā, spēle beigusies. Mazie malcīši atbalsta čaļus. Čaļi arī pienāca no soliņa. Malači, nu, nevar neko sūdu teikt. Centās darīja. Nesagāja bišķiņ. Žēl. Ritīgi žēl. 3 vārdos.
tā sanāca, laikam. Bet labi spēlējāt, bija patīkami redzēt, ka nebijāt tikai aizmugurē, bet arī uzbrukāt. Un tev 2 labi cēlieni, goliņi, bet, diemžēl. Nu, varējām vēl no stūra iesist, gan pirmajā pusē, gan otrajā. Bet kaut ko pietrūka, kaut kā mazliet, nezinu kā, bet kā ir, tā ir. Nu, būsim godīgi, pirmā spēle bija smaga, un šeit arī parādījāt, ka var cīnīties. Un tiešām prieks ir. Žēl, ka neuzvarējāt tiešām, bet prieks redzēt, ka jūs varat cīnīties un novēl tev visu to labāko brečīnu. Nu, ko, draugi, paldies, ka noskatījās šo vlogu. Jā, kā jūs redzat, stūrī vairs nav sponsori, man beidzās sadarbība. Tā kā, ja ir gadījumā kāds uzņēmums, kurš grib atbalstīt mans vlogus un saturu, tad droši varat rakstīt man zēpastu vai sociālos, gan jau varēsiet atrast. Jā, paliek 2 komandas Eirokausās. Rīga uzreiz 2. kārtā, RFS Champions League kvalifikācijas 2. kārtā, kas nozīmē, ka viņai ir vairākas dzīvības, jo no turienes krītot, tu krīt uz līgas zemāk. Tā kā novēlēsim Latvijas klubiem visu to labāko, uzspied laiki, iekomentē un tiekamies nākamajos vlogos.